Zelta čiekura balvu par mūža ieguldījumu saņem ilgadējs Latvijas Koksnes ķīmijas institūta vadošais pētnieks Juris Zoldners. Tā kā ja jūs gribat interesanti dzīvot, kļūstiet par zinātnieku, ja? Tas ir tikpat kā radošs, viņš iesūc, ja? Tāpat kā mākslinieks, gleznotais nevar negleznot, ja? Dzejnieks nevar nedzejot, ja? Tas ir radoša darba īpatnība, ka viņi cilvēku pārņem, iesūt un nelaiž vaļā, ja? Nelaiž vaļā. Ja es vēlēju dzīvot, laikam tāpat būtu zinātnieki, ja? Vēlēju dzīvot. Kaut gan tas man līdz jau bija vidusskolā. Tikko sākās ķīmija, es nospēju, tas ir mans virziens. Un jau 15 gadu vecumā pelnīju kaut ko naudu blakus, uztaisīju mājās mazu laboratoriju, un jau 15 gadu vecumā sāku nodarboties ar ķīmiskiem eksperimentiem. Acīm redzot, tā ir cilvēka saite ar dabu. Kaut kur tā saite ir zemapziņā, ja? Jo cilvēks ir dabas sastāvdaļa, un tāpēc arī kaut kur tīri zemapziņā tas ieprogrammēts, ka viņš mīl to dabu. Līdz ar dzīvības attīstību arī attīstījās dzīvnieku un cilvēku attieksmi pret to dabas sastāvdaļu. Tā kā viņš ir kaut kur daļa, koks no visas dzīves, un cilvēks ir arī daļa no visas dzīvās dabas. Ja? Noteikti, jo tā viņš ir cēlies, vai ne? Un līdz ar to arī tā ir, kad cilvēkam ieprogrammēt mīlestību pret koku.